Vai Amerika sūtīs 500 000 vai 2 miljonus karavīru, lai gāztu valdību? Labi, tas ir pirmais lielais jautājums. Otrais lielais jautājums – kodolieroči. Ja tu zaudē karu, vai tu izmantos kodolieročus? Trešais lielais jautājums – kas iesaistīsies? Situācija ir tik kritiska, ka Eiropa, īpaši Vācija, Francija un Lielbritānija jau runā par ienākšanu šajā karā. Un ja tas notiks, ir iespējams, ka Krievija un Ķīna ienāks karā Irānas pusē. Tas ir trešais pasaules karš. Tāpēc, ka tuvie austrumi ir tik svarīgi, agri vai vēlu visi būs spiesti iesaistīties. Mēs izmantosim spēļu teoriju, lai patiešām saprastu, kas notiek uz zemes un uz kurieni tas mūs vedīs. Vai saprotat? Labi, turpināsim. Visos tuvajos austrumos ir izveidotas Amerikas militārās bāzes. Sākotnēji tās tika izveidotas, lai aizsargātu šīs monarhijas no viņu pašu tautas. Šīs monarhijas tika uzspiestas šīm valstīm ar anglo-amerikāņu impērijas palīdzību. Vispirms Briti, pēc tam amerikāņi tās atbalstīja. Tagad bāzes nodrošina aizsardzību. Bet tagad jūs teiksiet, pag, vai mēs tikko neteicām, ka šīs bāzes patiesībā nevar aizsargāt šīs valstis, jo tās ir pilnībā atklātas uzbrukumam? Jā, tas ir tiesa, bet atcerieties, Amerikas militārais spēks tika veidots augstā kara laikā. Augstais karš bija starp Padomju Savienību un Ameriku. Un tas balstījās uz MAD, savstarpēji garantētu iznīcināšanu, jo abām pusēm bija kodolieroči, tāpēc tās īsti nekaroja viena pret otru. Tātad šīs bāzes patiesībā nav domātas, lai aizsargātu šīs valstis no ārējiem ienaidniekiem. Tās ir domātas, lai uzspiestu Amerikas autoritāti tuvajos austrumos. Impērija patiesībā ir ilūzija. Tā ir halucinācija. Tā ir ideja. Impērija ir neredzamības un neuzvaramības aura. Ja tu no tās baidies, tu tai pakļaujies. Bet tā nav īsti veidot, lai cīnītos īstā karā. Tāpēc mums ir šī absurdā situācija. Un tieši tāpēc, ka GCC ir tik daudz Amerikas bāzu, tas dod Irāņiem ideāli ieganst uzbrukt tām, lai iznīcinātu GCC ekonomiku, kas savukārt iznīcinās Amerikas impēriju. Sarkanā krāsā – izraēlieši un amerikāņi, dzeltenā – irāņi. Kā redzat, irāņi uzbruk visur. Galvenokārt Izraēlai, bet arī ļoti liels fokus uz Bahreinu un Katāru. Mērķis ir destabilizēt ekonomiku un valdības. Radīt pēc iespējas lielāku haosu un nestabilitāti. Amerikāņi un izraēlieši fokusējas uz Tehrānu. Viņi izmanto to, ko sauc par shock and awe. Šoku un baiļu taktiku. Ideja ir vienkārša. Nogriez galvu un ķermenis kritīs. Problēma ir tā, ka irāņi to redz kā reliģisku karu. Viņi ir pasludinājuši totālo karu. Tas nozīmē, ka komandēšana un kontrole Irānā un tās sabiedrotajos, piemēram, Irākā, ir decentralizētā. Nav viena cilvēka, kas visiem saka, ko darīt. Katrs reģions darbojas pats pēc savas stratēģijas. Ja tu iznīcini Tehrānu, pārējie turpinās cīnīties, nogriez galvu,
nekas nemainās. Diemžēl amerikāņi un izraēlieši izmanto šo kā savu militāro doktrīnu. Tas ir, kā viņi plāno un veido savu armiju. Lai gan amerikāņi izskatās pēc neuzvaramas armijas, viņi nav aprīkoti, lai cīnītos 21. gadsimta karā pret droniem, pret reliģiskiem fanātiķiem. Viņi vienkārši nav tam gatavi, bet militārās doktrīnas dēļ viņi turpinās uzbrukt Tehrānai. Lielākā ironija ir šāda. Tie irāņi, kuri visvairāk atbalsta režīmu maiņu, dzīvo pilsētās. Viņi ir izglītoti, progresīvi. Tie, kuri visvairāk cīnīsies līdz nāvei, ir reliģiskie fanātiķi, šīītu militanti lauku apvidos. Tātad jūs faktiski iznīcināt tos, kuri visticamāk jūs atbalstītu, un atstājat mierā tos, kuri visvairāk būs gatavi veikt džihādu pret jums.